Bet kas ir bijis, varbūt vari padalīties tāds dīvainākais lūgums attiecīgi, ko cilvēks grib sevi izmainīt? Ne, nu, kādreiz tās vēlēšanās ir arī tādas, mani bijuši pacienti, kas saka, atnes Maikla Džeksona bildi un saka, lai es teicu. Tiešām, ja, tā mēdz būt. Jā, tā mēdz būt, jā. Tas darbs ir interesants, jā. Un ir jau tā, ka citiem, kad es jūtu, ka tā problēma viņam ir kaut kur citur, nevis tas izskats, viņi mēģina atrisināt citas problēmas, es viņam iedodu pavisam citu padomu, ko viņš nekad nav gaidījis. Es viņam saku, izdariet kaut ko citu. Viņi to izdara, un viņiem ir panākumi. Viņi kādreiz ir vairāk pateicīgāk man par tiem, kuriem es izdarīju operāciju. Jā. Tā kā, ja var dalīties dzīves gudrību, tas arī nav slikti. Kā ir ar to profesionālo kretīnismu? Tev ir tā, ka tu vērtē cilvēkus pēc... Nav tā, ka pasties sievieti es eju pa ielas, ka Oreku degunam vajadzētu operāciju. Jā, tā nav. Vispār nav. Plakstiņiem liela maisiņa. Nē, tā nav. Vai tur grumbas, ojojoj. Tagad es izēju no slimnīcas ārā, es aizmirstu, kad es esmu ārsts pa laimi. Un tev arī cilvēks šķiet skaisti. Jā, man tas nevienam. Un nevienam es tiešām no sirds nevērtēju, ka būtu vajadzīga operācija viena vai otra.